Jā, Salaspils novadā vienmēr ir bijis mērķis ir domāt ilgtermiņā. Un tieši saistībā ar šiem mērķiem tika izvirzīts arī Salaspils siltumam, kā mūsu kapitāla sabiedrībai, domāt un plānot tālāko darbību, tā lai mēs varētu atgriezties pie laba un stabila tarifa. Tas bija viens no priekšnoteikumiem. Un faktiski pateicoties Salaspils vadībai, Inai Bērziņai Veitai, nāca šis inovatīvais priekšlikums saistībā ar saules paneļu izmantošanas centralizētajā siltumapgādē. Un pašvaldība, protams, ka šo inovāciju pēc tāda garāka un plašāka izvērtējuma arī akceptēja un līdz ar to deva iespēju Salaspils siltumam attīstīties šajā virzienā. Protams, ka ieguvumi, kas no tā ir bijuši, tas ir saistīts ar iespēju pilnībā diversificēt kurināmo. Tātad tie ir pamatā šķelda, saule, kondensatori un šobrīd jau mazāk kā 10% ir gāze, kas tiek izmantot centralizētajā siltumapgādē Salaspils novadā. Ieguvums no tā ir tāds, ka mēs ļoti veiksmīgi varam skatīties uz to, kurš ir lētākais siltumenerģijas avots, un to pierādīja arī brīdis, kad mums bija krīze energo apgādē visā valstī. Augstākajā punktā tarifs bija 89 eiro. Līdz ar to, ja salīdzinām ar kaimiņu novadiem, tas bija krietni vien zemāks un ļāva attiecīgi tātad nepakļaut iedzīvotājus tādam smagam finansiālam spiedienam. Runājot par citām pašvaldībām un par to, kā attīstās kopumā šī inovatīvās tehnoloģijas siltumapgādē visā valstī, tad jāsaka tā, ka Salaspils siltums regulāri uzņem viesus gan no citām pašvaldībām, gan uzņēmumiem, gan arī mums brauc ārvalstu viesi. Tā virzība notiek, bet katrs rēķina tos ieguldījumus, kas ir nepieciešami. Šobrīd teikt, ka mēs nevirzamies kā valsts kopumā uz atjaunojumiem energoresursiem, nevar teikt, bet šī virzība ir, protams, ļoti lēna un pārdomāta, jo katrs rēķina to ieguldījumu apjomu, ko viņš var atļauties arī pašvaldībās un arī privātpersonas, un, protams, ka šeit ir svarīgs atbalsts, kas nāk gan no valsts, gan no Eiropas Savienības. Tas ļauj, protams, uzlabot kopējo situāciju pie katras vietas, kur tiek izmantot šādas inovatīvas siltumapgādes sistēmas. Protams, ka attiecīgi arī iespēja ekonomēt līdzekļus, netērēt tik daudz siltuma avotu iegādēji, kas ir šķelda un dabasgāze, ļauj, protams, uzņēmumam investēt tālākajā attīstībā. Tajā skaitā izbūvējot jaunas siltumtrases, tajā skaitā domājot par jaunām inovatīviem risinājumiem, kas varētu būt nākotnē. Šobrīd Salaspilī tie vairāk izaicinājumi ir, tas ir viens vēl plašāk paplašināt siltumtrašu tīklu, kas būtu ļoti pozitīvi. Otra lieta, mums ir viens Salkalnes ciems, kurā šobrīd aizvien vēl tiek izmantota dabasgāze kā apkures avots. Šobrīd mēs virzamies uz to, ka šis dabasgāzes kurināšana vairs arī Salkalnē nebūs, bet būs dabai draudzīgāks risinājums. Vai tie būs siltumsūkņi, vai tas būs šķeldes katls. Bet šie risinājumi vēl tiek meklēti. Un trešā lieta, kas ir saistīta ar tādu turpmāku attīstību, tas ir saistīts arī ar energoefektivitātes paaugstināšanu, ar ko arī Salaspils siltums nodarbojas, tātad daudz dzīvokļu māju energoefektivitātes celšanu. Latvijas centralizētā siltumapgāde pēdējos gados kļūst aizvien neatkarīgāk no citās valstīs ražotā kurināmā. Gandrīz ik viens iedzīvotājs ir liecinieks tam, kā mēs pārbūvējam katlu mājas no gāzes kurināmā uz šķeldes kurināmo, vai arī atstājam abus divus kurināmos. Tomēr zinātne attīstās. Mēs redzam, kas notiek Skandināvijas valstīs, kur aizvien plašāk izmanto dažādas bezemisiju tehnoloģijas. Tātad siltumu iegūst, kaut ko nededzinot biokurināmo. Arī Latvijā ir šāds viens piemērs, kur siltumu ražo no saules radītā siltuma. Pat labāk mēs atrodamies pašvaldības uzņēmumā Salaspils siltums un vērosim, kā tas notiek. Mēs atrodamies Salaspils siltumā, un šitā ir tā vieta, kur mēs redzam to saules parku. Un saules parku nevis tas, kas ierasti ražo elektroenerģiju, kas tagad mums jau pierasts, bet jau 3 gadus mēs faktiski esam vienīgie, kas ražojam siltumenerģiju Salaspils pilsētai. Un tas tiek ražots šajos kolektoros, kas ir
īstenībā 3 reizes efektīvāki nekā elektropaneļi. Elektropaneļi saņem to starojumu un liederīgi var izmantot ap 27, tas jau ir labi, līdz 30% enerģiju. Mēs noņemam 97–98% no saules starojuma, pārvēršam viņu siltā ūdenī, tad ar sūkņiem tas tiek iepumpēts akumulācijas tvertnē, un pa dienu, un vakarā, kad cilvēki atnāk mājās mazgāties, viņi var saņemt karsto ūdeni vasarā. Mēs arī ražojam siltumenerģiju, pieražojam klāt pavasaros un rudeņos. Faktiski vienīgais mēnesis, kad mēs neražojam, ir tad, kad decembris, janvāra sākums. Mums pat februārī ir saražot 10 megawatu siltumenerģijas. Kaut gan, cik mums februārī saules faktiski nebija. Un mēs lepojamies ar to, ka ne tikai siltumenerģiju mēs ražojam, bet tāpēc, lai noņemtu to šķidrumu karsto, kas tur iekšā, to ūdeni, kas ir siltumenerģijas nesējs uz pilsētu, ir nepieciešami sūkņi, kas pumpē to ūdeni uz riņķi. Un tad mēs, nostrādājot gadu, parēķinājām, cik tam mums vajag elektrību, lai tos sūkņus darbinātu, un uzstādījām arī elektropaneļus. Šie ir, var redzēt, tur tos elektropaneļus, kas ražo nepieciešamo elektrību, un tas nozīmē, ka visu enerģiju, kas ir nepieciešama pilsētas siltumam vasarā, mēs saražojam no saules, un nevienu kilovatu mēs nenododam tīklos. Tas nozīmē, ka mēs nepārslogājam tīklus, bet esam pašpietiekami. Vēl 10 gadus atpakaļ mēs domājam, kā pāriet uz atjaunojamo siltumenerģiju, tad tā ir šķeldas dedzināšana, un ar šķeldu mēs šobrīd domājam ilgtspējīgu šķeldu. Tā ir nevis baltā šķelda, bet gan kokapstrādes atkritumi, atlikumi. Tātad mums ir diezgan liela nozara Latvijā ir kokapstrāde, tātad atgriezums no koka pārstrādes, jā. Kāds ir mēbļu rūpniecības, kokapstrādes rūpniecības, tās ir mīzas. Tāpat arī no meža tīri zāri, koku gali un tā tālāk tīri sašķeldot. Un ar to mēs apkurinam pilsētu. Un ja viņi trūdētu zemē, tad viņi radītu daudz vairāk CO2, nekā mēs viņu faktiski sadedzinam. Tā kā ka tas ir arī tāds labs ražošanas veids no atlikuma. Nākotnē mēs plānojam, kā visā Eiropā ir paredzēts siltumapgādes elektrifikācija. Mēs domājam par to, kādā veidā mēs varētu elektrificēties, un elektrifikācija siltumapgādes nenozīmē, ka mēs katrs mājās noliksim eļļas radiatoru, vai varbūt kādu siltumsūkņu mājās noliksim. Tas īsti nestrādā, jo pirmkārtām mūsu vadi neturēs mājā visiem elektroenerģijas, un arī nebūs tik efektīvi. To izdarīsim mēs, un tas ir kā diversifikācijas elements, un skatāmies šobrīd, projektējam, rēķinam, kāda veida siltumsūkņus un no kurienes mēs ņemsim atlikumu siltumu. Visdrīzāk tas būs datu centrs, kas tepat netālu taisās plānojās būvēt. Noņemsim atlikumu siltumu, ar ko viņi dzēsē savas iekārtas, un paceļot temperatūru, ražosim siltumenerģiju pilsētai. Un tā kā elektrifikācija tādā siltumapgādē reālā nozīmē to, ka mēs paņemam elektrību, kas varbūt ir lieka tīklos tanī brīdī, kas strādā vēja parki visi. Mēs noņemam to elektrību, uzkrājam, pārvēršam viņu siltumenerģijā, uzkrājam un nododam iedzīvotājiem. Un tas būs daudz efektīvāk nekā katram mājās kaut ko saražot ar elektrību. Tad, kad valstī bija krīze, vai visā Eiropā bija krīze pāris gadus atpakaļ, kad sākās karš, mēs spējām noturēt savus tarifus stabilus. Šobrīd tarifs ir ap 65 eiro, maksimālais mums bija ap 80, un tad vēl bija nedaudz atbalsts no valsts, bet es domāju, ka salaspilieši neizjūta tos lēcienus un kritienus. Mums nav bijis pār pa 100, 200 vai vēl kaut kā. Sakarā ar to, ka mums ir vairāki siltumenerģijas avoti, mēs spējam noturēt tos tarifus ļoti stabilus. Un tas ir liels ieguvums.